Draugi, man ir liels prieks pieteikt juristi, kuru, es domāju, Latvijas sabiedrība pavisam noteikti atpazīst kā ļoti skaidrs un noteiktas nostājas paudēju, ar filozofisku noti apveltītu akadēmisku prātu, kas joprojām turpina akadēmiski izglītot arī topošos juristus Latvijas universitātē, un kas šajā rītā mūsu pirmo stāstu ir gatava atklāt ar tematu par valstiskumu publiskajā pārvaldē un lēmumu pieņemšanā. Un, kas ir ārkārtīgi interesanti, viena no svarīgākajām komponentēm šajā stāstā ir balstīta morāla ētiskajā dimensijā, jeb aprakstāma ar vārdu cieņa. Dāmas un kungi, Sanita Osipova. Sanita. Tā. Es gribēju iedot. Paldies. Jā. Labdien, man jūs ir milzīgs prieks sveikt gan šeit klātesošos, gan attālināt esošos, un nevis melnajā iepirkšanās piekdienā jūs esat atnākuši domāt par valsti. 105 gadus un 1 nedēļu pēc tam, kad Latvijas Republika ir nodibināta. Tā. Latvijas Republiku dibinot, mēs sapratām, kādā valstī mēs gribam dzīvot. Un jau no dibināšanas aktiem ir skaidrs, ka mēs gribam celt demokrātisku valsti. Kāpēc mēs gribam celt demokrātisku valsti? Tāpēc, lai ik viens cilvēks varētu justies lemtspējīgs, cienīts, līdzvērtīgs. Brīvība un cilvēka cieņa ir divas komponentes, kuras ir ļoti svarīgas kopš Latvijas Republikas dibināšanas. Un mēs esam nodibinājuši valsti, vai mēs esam gribējuši nodibināt valsti. Un satversmē tas ir ierakstīts. Valsts ir cilvēkam, un cilvēki paši sev pārvalda. Un liekas, ka tas ir tik vienkārši, ka neko citu mums patiesībā nevajadzētu. Demokrātija ir īstenojama tikai tiesiskā valstī, un mūsdienās tiesiskas valsts prasības ir konstitūcija, kurā ir varas dalīšana, kurā ir pamattiesības iekšā. Aizvakar es klausījos filozofu, politologu Filipu Rajevski, kurš vienās no rīta ziņām stāstīja par to, ir vai nav gandarījums pēc tiesas sprieduma Zoltūdas traģēdijā. Un tur viņš teica, ka ir valstis, kur tiesnešus ieceļ valsts likumdevējs, un viņi spriež pēc tiesībām, un ir valstis, kur tiesnešus ievēl tauta, un viņi spriež pēc taisnīguma. Nav tādu valstu, kur tiesneši krimināla tiesībās spriež pēc sava individuālā taisnīguma. Arī tajās atsevišķās vietās pasaulē, kur tiesnešus ievēl tauta, viņi spriež pēc tiesībām. Jo tikai šajā gadījumā ikvienam no mums būs garantēta taisnīga tiesa, un mēs nepieļausim paštiesu, pūļa tiesu, sabiedrības viedoklim nospiest mūs kaut kur tālu. Tāpēc tiesiska valsts ir garantija ikvienam no mums, bet kā tad mēs tiekam pie tās tiesiskās valsts? Reti kurš aiziet līdz tiesai, reti kuru no mums noved tik tālu, lai mēs celtu prasību tiesā, tāpēc, ka tas ir tāds garais ceļš un bieži vien arī dārgais ceļš. Protams, tie, pret kuriem ierosina kriminālu lietu, tā nav viņu izvēle, iet vai neiet uz tiesu, tur viņi jau ir uzlikt uz konvejera, kas viņus ved pretīm notiesājošam vai attaisnojošam spriedumam. Bet visi pārējie cilvēki ar tiesībām un tiesisku valsti saskarās pavisam vienkārši. Valsts pārvalde ir atslēga uz tiesisku valsti. Ik viens no jums piemēro tiesību normas. Ik viens no jums strādā, lai Latvijas Republika dzīvotu dzīvē, nevis uz papīra. Visas normas ir papīrs, vienalga, vai tā ir satversme, vai tie ir likumi, ministra kabineta noteikumi, pašvaldību saistījošie noteikumi. Līdz tam brīdim, kamēr kāds no jums viņus nepiemēro, neiedzīvina dzīvē, tas ir papīrs, tā ir ideja, tā ir griba, tas ir koncepts, bet no tā vien nekas nekustās. Tāpēc es saku, ka valsts pārvalde ir atslēga uz tiesisku valsti, cita ceļa mēs nevaram atrast. Un proti, ir svarīgi apzināties, ka jūsu darbs nav papīru pārstumdīšana,
nav tiesību normu piemērošana kā formulu piemērošana. Bieži vien es esmu redzējusi to starp tiesas spriedumus, kur ir atbildēts. Tas prasījums ir noraidāms, tas prasījums ir noraidāms, pretprasība ir noraidāma. Kas tālāk notiek? Kas ir cilvēkam? Cilvēks ir atnācis uz tiesu pēc taisnīguma. Likumus, tiesību normas nevar piemērot kā matemātiskas formulas. Jā, viņas ir jāpiemēro metodoloģiski pareizi, bet aiz tā visa ir jāredz cilvēks. Cilvēks, kurš ir atnācis pēc pabalsta, pēc būvatļaujas, kurš grib strīdēties par to vai negrib strīdēties, ka viņš ir pārkāpis ceļa satiksmes noteikumus. Proti, valsts pārvalde strādā un vispār valsts pārvalde ir veidota tāpēc, lai valsts pirmkārt dzīvotu un strādātu, jo valsts pārvalde koordinē arī pašas valsts darbību, taču visu pirms, tāpat kā valsts, arī valsts pārvalde pastāv, lai ikviena cilvēka tiesības tiktu īstenotas. Kaut kādu brīdi atpakaļ, vai pareizāk sakot, pagājušajā pavasarī man uzrunāja Nacionālā enciklopēdija, kura dzīvo šai pašā mājā Nacionālajā bibliotēkā, un lūdzu uzrakstīt šķirkli par tiesisko nihilismu. Tāpēc, ka tas ir tas vārds, kas tik bieži tiek piesaukts publiskajā telpā, kad beidzot viņam ir jādod juridisks skaidrojums. Reizeknē kaut kas notiek nepareizi, tiesiskais nihilisms. Jūrmalas Bāriņu tiesas priekšsēdētāji grib cenzēt bibliotēkas, tiesiskais nihilisms. Kāds iziet ārpus savas kompetences, tas ir tiesiskais nihilisms. Es teicu, es nerakstīšu par tiesisko nihilismu, tāpēc, ka tā ir novirze no normas, tā ir nenormālība. Vispirms vajag uzrakstīt par likuma paklausību. Un jūs iedomājaties, Latvijas nevienā juridiskā vārdnīcā šī jēdziena nav. Viņš ir tikai tēzaurā, bet izskaidrots plaši, ko nozīmē likuma paklausība nav. Un tad, domājot plašāk, es nonācu līdz atziņai. Mēs esam gribējuši uzcelt savu valsti, mēs esam uzcēluši savu valsti, mēs esam izcīnījuši savu valsti. Kāpēc mums nepatīk? Viss ir mūsu rokās, mums ir demokrātija. Kāpēc mums nepatīk dzīvot savā valstī? Kāpēc tik daudz cilvēki brauc prom? Kāpēc tik daudzi cilvēki audzina savus bērnus ar domu, ja tev izdosies, tu pārvāksies dzīvot kaut kur citur? Nevis plēsīsies šeit, bet brauksi dzīvot kaut kur citur. Nezinu, kā jums, man dzīvē ir tādi brīži, kad paliek kāds teikums reizēm nejauši uzklausīts atmiņā uz visu mūžu. Un tādas jaunas māmiņas savā starpā runāja par to, cik slikti viņām iet. Kā tie vīri viņas neciena un mājas darbos nepalīdz, un kā tie bērni viņas neklausa. Un vienai sievietei no tām runājušām bija ģeniāla atziņa, kuru pirmā brīdī es pat nepieņēmu, jo viņa skan skarbi, piedodiet. Kropļus ap sevi radām mēs pašas. Ar to, ka mēs pieciešam, ka mums dara pāri. Ar to, ka mēs pildām to darba pienākumu, kas mums nav uzlikts. Ar to, ka mums liek izdarīt īsā termiņā to, kam vajadzētu garu termiņu, bet mums liek, un mēs izdarām pavirši, un rezultāta nav. Kroplības mūsu valstī radam mēs paši. Tas, kas mums nepatīk, ir mūsu darbu un nedarbu rezultāts, un neviens cits te nav vainīgs. Jo tikpat vainīga ir Saima, kura reizēm likumos iestrādā brāķi. Gadās apzināti, gadās neapzināti, kāda cilvēku grupa vienkārši nav pamanīta. Tiesas, kuras nevienmēr atpazīst situācijas. Arī augstākās tiesas priekšsēdētājs nesen kritizēja, ka piespriestie sodi kara apstākļos par noziegumiem, kas ir saistīti ar naida kurināšanu un citiem, ir neadekvāti. Tiesneši nespriež apzinoties reālo situāciju. Jau vairāk nekā 100 gadus atpakaļ Maks Vēbers teica, ka valstī var būt slikti likumi, bet ja ir laba valsts pārvalde, valstī viss būs kārtībā. Bet ja valstī ir labi likumi, bet valsts pārvalde adekvāti nestrādā, tad nekā nebūs. Tāpēc, ka tos likumus neviens nepiemēros. Kāda jēga no labiem likumiem, ja viņus neviens nepiemēro? Un šodien mēs runājam par lemtspēju. Un runājot par lemtspēju, man pirmais, par ko gribās runāt, tā ir likuma paklausība
un šis ir mans teksts no Nacionālās enciklopēdijas digitālās, proti, likuma paklausība ir personas tiesiskās apziņas rakstura lielums, jeb garīgā īpašība, kas nosaka to, ka cilvēks ciena bijā ievēro tiesības, proti pakārto savas darbības tiesību normu prasībām. Kāpēc ir jāciena tiesības? Dēļ tā labā, ko viņas mums dod, viņas ļauj mums prognozēt savu dzīvi. Ja es darīšu tā, tad rezultāts būs tāds. Ja es to ievērošu, tad mani nesodīs. Ja es to izdarīšu, es tikšu pie tādām tiesībām. Tātad tiesību sistēma no vienas puses cilvēkam un sabiedrībai rada mieru, kārtību, drošību. Tieši tāpēc arī tiesības ir izveidotas. Bet demokrātiskā valstī tiesību cieņu prasa vēl viena lieta. Tā ir cieņa pret savu tautu. Saima tautas vārdā, mūsu pašu deliģētie, mūsu pašu pārstāvji, mūsu vārdā ir pieņēmuši tiesību normas. Un ja es viņas neievēroju, tad es necienu ne tikai likumdevēju, es necienu arī pārējos sabiedrības locekļus, es jūtos kaut kāds savādāks. Tātad likuma paklausībai vajadzētu būt normālībai. Un lielākā daļa no cilvēkiem likumiem pakļaujās nevis tāpēc, ka baidās no soda, bet vienkārši tāpēc, ka tas ir viņu ētikas minimums, šī attieksme, un jūs varat pat nezināt likumus, bet būt likuma paklausīgs. Jo normāli likumi saskana ar ētikas minimumu. Tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs viltus liecību sniegt. Ko es citēju? Baušļi. Bet tas pats jau ir mūsu tiesībās. Tas ir tas ētikas minimums, un viņš nav tikai kristiešiem, viņš ir arī citās kultūrās. Proti tā ir cieņa pret pārējo sabiedrību. Tiesiskais nihilisms, par ko Latvijā tik plaši runā, ir kroplība, nenormālība, novirze no normas. Tā ir personas tiesiskās apziņas deformācija, kura ir vai nu vienam cilvēkam, vai varbūt veselai sabiedrības grupai, un nedod Dievs, ja tā ir lielākā daļa sabiedrības, kurām ir nievājoša attieksme pret tiesībām. Apšauba tiesību jēgu, racionalitāti, noliedz tiesības kā vērtību, personai saistošu normu kopumu. Un tad es domāju, kurā brīdī un kāpēc cilvēki ir tiesību nihilisti. Un vismaz Latvijā es redzu vairākas nihilistu grupas. Padomju laikā, es nezinu, vai visi šeit klātesošie ir izbaudījuši to godu un pieredzi dzīvot padomju laikā, bet padomju laikā bija tā, ka tiesību normas neatiecās uz visiem. Tie, kas bija pietuvināti varai, vai tie, kas bija pie varas, attiecībā uz viņiem tiesību normas arī varēja nenostrādāt. Tai pašā laikā uz tiem, kas nebija pietuvināti varai, viņi varēja saņemt sodu arī prettiesisku, neatbilstošu tiesību normām. Un te man nāk prātā kādas Latvijas izcils baletdejotājas stāsts, kuras vīrs bija Valsts drošību komitejā strādājoša persona, kurš dzērumā sašāva savu sievu 80. gadu beigās kaklā, un viņu nenotiesāja par slepkavības mēģinājumu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija Valsts drošības komitejas darbinieks. Un ir cilvēki, kuri uzskata joprojām, ka nonākot pie varas, tiesību normas vairs uz viņiem neattiecās, viņi paceļās pāri likumam, gluži kā padomju laikā. Šobrīd tam vairs nevajadzētu strādāt. Ir demokrātija, ir tiesiska valsts, padomju savienība nebija ne demokrātija, ne tiesiska valsts, ne mūsu valsts. Kāpēc mēs pieļaujam, ka kāds nonāk pāri likumam? Un te ir tie gadījumi, ka pašvaldību policijas, piemēram, piesedz dzērumā izdarītu auto avāriju, tāpēc, ka policijas priekšnieka dēls ir bijis pie stūres, un tā tālāk, un tā tālāk. Tātad tiesiskais nihilisms ir tajā brīdī, kad kāds sevi paceļ pāri likumam. Nu, un tad ir tā valdošā doma, ka Latvijā jau likumi nav rakstīti visiem, un kaut arī es neesmu varai pietuvināts, bet tā kā tie varai pietuvinātie uz viņiem likumi neattiecās, nu tad es arī varu, visi jau neievēro likumus. Nu tas ir pa baram, kompānijas pēc. Tādi mums ir tiesību nihilisti. Tad mums ir tiesību nihilisti, kur jūtās gudrāki pa likumu.
Mēs ļoti labi varējām dzirdēt šīs diskusijas Covid pošu obligātuma apstākļos. Mediķi stāsta, speciālisti nozares stāsta, bet cilvēks tik vai tā jūtās gudrāks un dara otrādāk. Un mēs jūtamies gudrāki par likumu arī, piemēram, šķērsojot ceļu. Ir sarkanā gaisma, bet es redzu, ka mašīnas nebrauc tā, tad es varu iet pāri. Es esmu gudrāks par likumu, kurš liedz pie sarkanās gaismas iet pāri. Un te Rīgas centrā es esmu nonākusi pat līdz tādai situācijai, kad nevis gājējs, nonākot krustojumā, paskatās pa labi, pa kreisi un iet pie sarkanās gaismas, bet šoferis, nonākot Baronu un Ģertrūdas ielas krustojumā, paskatās pa labi, pa kreisi, sarkanā gaisma, citu mašīnu nav, brauc pāri. Un pat ne naktī, pēcpusdienā. Nu tātad tiesību nihilisms, diemžēl, dažādās formās, un šo formu ir vēl vairāk, caurauž mūsu dzīvi. Un šobrīd to visu sekmē vēl vairāk tas, ka mēs esam pieredzējuši, vai pareizāk sakot, mūsu senči ir pieredzējuši, ka 20. gadsimta gaitā tiesību sistēmas ir mainījušās tik dinamiski, tāpat kā nauda. Kāpēc mēs nekrājam naudu? Tāpēc, ka tikko mēs iekrājam naudu, tiek nomainīta nauda un mēs zaudējam vērtību. Es skaitīju, manas dzīves laikā ir 5 naudas reformas bijušas, ieskaitot repšus un latus un eiro, un vēl pirms tam padomi laikā bija, ka 50 rubļus mainīja un cilvēkiem neļauj viņus samainīt, tos, kas bija mājās noslēpti zeķē. Tāpēc mēs nekrājam naudu, mēs tērējam, jo mēs neticam, ka tā nauda rītā būs jēgpilna. Turklāt mēs arī redzam, ka tas likums, viņš nav tik stabils. Koalīcija pamainās, pāris balsis pārstaigā no vienas puses uz otru, un pēkšņi pieņem likumu, kurš citos apstākļos pie citas koalīcijas pieņemts nevarētu. Un tad mums liekas, ka šī likuma nestabilitāte arī sekmē to, ka mēs varam tam likumam nepakļauties, jo varbūt pēc mēneša tas likums vairs nebūs spēkā. Un patiešām, kad mēs apskatāmies, kā 29. maija brīvdienu iedeva, es arī neklausītu likumam. Jūs atceraties, mūsējie vinnēja, dabūja bronzu hokejā, savāca kvorumu ar Saeimas deputātiem, kuri bija daudzi tā sapriecājušies, ka acis izskatījās kā noreibušiem, vai bija noreibuši, nevaru pateikt, un bez liekām debatēm, neļaujot runāt juristiem, pieņēma, ka nākamā dienā būs brīvdiena. Un ko tas izraisīja? Tas izraisīja globālu sajukumu Latvijas Republikā. Man dēls aiziet uz fizikas kontrolu darbu, kurš sākās 8:30 Latvijas universitātē. Latvijas universitātes darbinieki 8:45 dabūna ziņu, ka šodien nekas nenotiek. Un ko dara tas bērns, kurš 8:30 ir sācis rakstīt kontrolu darbu? Es nerunāju par tiem bērnu dārza izlaidumiem, kur nenotika. Mammas bija pasūtījušas kūkas, dāvanas, puķes. Bērnu dārs nestrādā. Paldies Dievam, plānveida operācijas notika un Rīgas satiksme pateica, ka iet kā darba dienās. No jūsu lēmumiem ir atkarīga mūsu valsts dzīve. Un likums nekad pats sevi nepiepildīs. Uz papīra mums ir sievietes pasargāts no vardarbības. Realitātē sievietes mirst. Uz papīra mēs cīnāmies par to, ka latviešu valoda ir galvenā valoda, un mēs cīnāmies par to, lai Latviju izvestu no ruskī mir. Tai pašā laikā darba devēji prasa darbiniekiem krievu valodas zināšanas. Likumdevējs no savas puses ir darījis visu, lai darba devēji nepamatoti neprasītu krievu valodas zināšanas. Ir ielikts darba likumā normas, ka darba sludinājumos nedrīkst ielikt valodas zināšanu, svešvalodas zināšanu prasību, ja tam nav pamatojums. Kāds varētu būt pamatojums cilvēkam pieteikties darbā un zināt krievu valodu? Ja viņš ir krievu valodas skolotājs, ja viņš ir analītiķis, kurš analizē Krieviju un viņam ir jālasa ziņas un informācija un dokumenti krievu valodā, ja viņš ir gids, kurš strādā ar krievu grupām turistu, ir skaidrs, ka tā krievu valoda ir vajadzīga. Bet sakiet lūdzu, kāpēc krievu valoda vajadzīga šefpavāra palīgam? Un valsts darba inspekcija ir uzskatījusi to par attaisnojumu krievu valodas prasību izvirzīšanu šefpavāra palīgam. Un Rīgā nevienu frizieri nevar pieņemt darbā, ja nav krievu valodas, un nevienu manikīru nevar pieņemt, un bankas darbinieks mēs nepieņemam darbā. Svetbanka pat publiskā sludinājumā ir ielikusi, ka krievu valoda ir prasīta. Un kamēr valsts darba inspekcija šos attaisnojumus strādāt ar krievu pensionāriem pieņems, tikmēr valsts centieni, visas valodas pārvaldes šitiem nepilsoņiem un Krievijas pilsoņiem valsts no vienas puses cīnās,
lai ik viens šeit dzīvojošais zinātu latviešu valodu. Bet ja mēs to prasām šobrīd, mīļie cilvēki, Krievijas turisti jau šeit vairs nav. Ko tad mēs darām? Mēs šūpojam valsts pamatus, mēs darām to, kas ir Putina sapnis. Paliekam Krievu mir, kur ir Krievu mir, tur, kur visi zina Krievu valodu un Krievu jūtās kā mājās. Un kamēr valsts darba inspekcija nesāks stingri skatīties uz to, vai ir attaisnojama vai nav attaisnojama prasība pēc Krievu valodas, likumdevēji, piedodiet, sasmērētais papīrs vai grozījumi 2018. gadā ieviestie darba likumā, viņi tā arī nesāks strādāt. Tas ir tāds viens piemērs. Uz šo piemēru paldies Latvijas avīzes žurnāliste, kura par to gatavo rakstu, jo ļoti daudzi latviešu jaunieši nespēja atrast darbu. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi pārvācās uz tām valstīm, kuru valodas viņi zina, jo mums tagad pirmā svešvaloda ir angļu, otro svešvalodu var izvēlēties, un tie bērni neizvēlās Krievu valodu, un viņiem gan pirmā, gan otrā svešvaloda ir pilnīgi cita. Tas nozīmē, ka uz tām valstīm, kur viņiem ir svešvaloda, tur viņi to darbu atradīs. Bet Rīgā latviešu bērni darbu atrod ar grūtībām, ja viņi iet šajā apkalpojošā sfērā. Nevedīsim valsti divos dažādos virzienos. Vienā virzienā, kur ir materiālais izdevīgums, un otrā virzienā, kur ir likuma prasības. Un likuma paklausība nozīmē ne tikai izvairīties no likuma pārkāpumiem, bet strādāt tā, lai tas likums tiktu piemērots dzīvē, ko es arī jums visiem novēlu. Paldies par uzmanību. Sanita Osipo, dāmas un kungi. Paldies, ka sapurinājāt, cik daudz ko var uzzināt no jauno māmiņu sarunām. Bet, jā. Daži jautājumi, kuriem tomēr gribētos dzirdēt jūsu atbildes, Osipos kundze. Bailes darīt pēc jēgas un būtības ir tiešām liels izaicinājums, un reti likumi izmanto, lai nebūtu jādara vai jādara mazāk. Kā to mainīt? Jā, es ļoti bieži redzu, ka likums netiek piemērots, tāpēc, ka, piemēram, nav ministra kabineta noteikumi. Tā bija tajā gadījumā, kad bija noteikta kompensācija cilvēkiem, kuriem bija nodarīts veselībai kaitējums ar Covid poti, un bija ministra kabinetam jāizstrādā kārtība, kā tas viss notiek. Un tas iepauzējās uz vairāk nekā pusgadu. Bet bieži vien ir gan likums, gan ministra kabineta noteikumi, gan daudz kas cits, bet neviens līdz manīm to nav darījis. Un mēs nezinām, kā to darīt. Bet mēs, ja pirmais nesašūposies, ja nebūs tas pirmais, kurš izdara, un, ziniet, pie cilvēka brīvības pieder tiesības arī kļūdīties. Un, ja ierēdnis strādā, dara pēc savas saprašanas, viņam nav nekādi sautīgi motīvi, viņš var loģiski pamatot, kāpēc viņš uzskata, ka viņa rīcība ir likumam atbilstoša. Vai nu mēs visi nedarīsim, vai nu mēs visi darīsim. Egils Levits vēl bija Eiropas Savienības tiesas tiesnesis, pat ne prezidents, kad tiesnešiem bija konference, kurā Levits referēja par to, kāpēc Latvija uz papīra ir tiesiska valsts, bet dzīvē nav tiesiska valsts. Proti, mums ir ļoti skaisti likumi pieņemti, bet liela daļa no tiem likumiem dzīvē nestrādā tā, kā mēs gribētu, lai viņi strādā. Un tieši par to viņš arī runāja. Šī pilsoniskā drosme, tostarp katram no mums strādājot savā amatā. Es runāju pareizi, es runāju tiesiski. Ko es par to dabūju? Visi šie, kur bija uz manas galvas kaut kādā brīdī. Bet es varu atbildēt par saviem vārdiem, par katru teikumu. Es zinu, kāpēc es to pateicu, un tad, ja es runāju par jurisprudenci, es varu atsaukties uz tiesību avotiem, kuros tas tā ir noteikts. Un, ja šobrīd, piemēram, virza homoseksuālu pāru legalizācijas jautājumu uz referendumu, tad vajadzētu apskatīties uz Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu pret Krieviju pirms 2 gadiem, ka vairākumam nevajadzētu ierobežot mazākuma tiesības, ka tas neatbilst cilvēktiesību prasībām. Jūs ziniet, kāpēc Šveicē ir pēdējā Eiropas valsts, kur sievietes iegūta pilntiesību, pēdējos kantonos tikai 91. gadā. Tāpēc, ka vīrieši ar referendumu varēja liekt, vai sievietēm būs tiesības vēlēt un būt pilntiesīgām vai nebūs. Nu, un tad mēģiniet savākt to referendumu. Visi kantoni savāca, 2 kantoni nesavāca. Nu, tad tur ar tiesas spriedumu iedzīvināja dzimumu līdztiesību. Jā, un tad vēl lielais jautājums, nu, tā teikt, redzēt aiz likuma burta vai citiem vārdiem aiz vārda
to, kas ir tas gars, kā mēs dažkārt sakam. Jo komentāri dažkārt drošāk ir piemērot precīzi likuma normas, nevis meklēt labāko risinājumu cilvēkam. Un līdz ar to jautājums, kā tad to tiesisko nihilismu, kas faktiski ir interesanta nihilisma izpausme, tā teikt, ļoti sekot tam vārdam, kas ir rakstīts, kā šo izskaust? Tāpēc es sāku ar to demokrātiju un ka tā valsts ir cilvēkiem. Jūs nestrādājat pašpietiekami, jūs vienkārši, kā lai saka, nepiemērojat likuma normas paši sev, lai tā sistēma vienkārši sevi uzturētu. Jūs viņus piemērojat, lai konkrētam cilvēkam būtu skaidrs risinājums. Vai nu viņam ir atteikts, vai nu viņam ir piešķirts, un ja viņam ir atteikts, tad viņš saprot, ka viņam ir tiesiski atteikts. Tikko man paziņa lokā mazam bērnam, kuram ir ļoti smaga invaliditāte, kurš ir sācis staigāt tikai gada un 5 mēnešu vecumā, nedaudz pāri 2 gadiem esot, netika piešķirta šī braukšanas kompensācija, kur cits starp ļauj stāvēt invalīdu stāvvietā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa diagnozes nebija tur precīzi ierakstītas. Viņam ir mugurkauls deformēts, viņam ir daudzas citas problēmas. Viņš tikai nesen ir sācis staigāt, bet viņa diagnozes tajos ministra kabineta noteikumos tur nav ierakstīts. Bet pēc Satversmes tiesas sprieduma, kurš bija nosacināja, ka arī, piedodiet, ar mentālām problēmām cilvēkiem pienākās šīs kompensācijas valsts, ir atstāta atklātā norma arī citos gadījumos, kad personai ir grūtības pārvietoties. Un tas ir tam piešķīrējam uz vērtēšanu. Tur tā norma ir. Bet vieglāk ir atteikt tam bērnam, tā bērna vecākiem, kuriem 2 reizes nedēļā viņš ir no viena Rīgas gala jāved uz vienības gatvi uz bērnu slimnīcu. Ir jāierauga tā ģimene, ir jāierauga tam, kam tā ģimene iet cauri cīnoties, lai šis bērns būtu pilnvērtīgs Latvijas Republikas sabiedrības loceklis. Viņi iegulda ļoti daudz, vairāk nekā valsts, par šo bērnu rūpējoties. Tai pašā laikā viņiem nepienākās pat invalīdu stāvvieta. Normas ļauj daudz ko, un ļoti daudzu ministra kabineta noteikumu. Galā ir tā atvērtā norma, kas ir tīri uz ierēdņa vērtēšanu. Jūs ieraugat to konkrēto situāciju. Jā, viņam nav tā diagnoze, kas ir saistīta ar kustību traucējumiem kājās, bet viņš ir mazs bērns, kurš pirms pusgada ir iemācījies tikai staigāt. Un viņam 2 reizes nedēļā ir jābrauc cauri visai Rīgai pie ārsta. Ieraudzīt cilvēku, tas laikam ir viss. Ja likums ļauj, un ja ir skaidrs, ka likums neliedz, bet likums ļauj, ieraudzīt cilvēku sistēmā. Ieraudzīt cilvēku viens, otrs ir, ja valsts pārvaldē strādājošie savā darbībā ierauga, ka kādu tiesību norma nestrādā un nerada labumu sabiedrībai, tad kā veicināt šo valsts pārvaldes darbinieku atbildību un spēju tiesību normas uzlabot, mainīt, nevis tikai akli izpildīt. Bet te lūgums pēc īsas atbildes, jo savādāk jūs notāru padomē nokavēsit kūku. Mēs dzīvojam tiesiskā valstī, un ir likumdošanas iniciatīva. Un pamatā likumdošanas iniciatīva nāk no ministra kabineta. Katrs ierēdnis strādā zem kādā ministrijā. Tātad ir jāvirzās uz augšu uz likumdošanas iniciatīvu, lai ministra kabinets tālāk to noformē un iesniedz Saeimai. Tas, protams, ir garš ceļš, darbietilpīgs ceļš, bet likumdevējs nezin, kur ķerās, kur ir ciņi. Jūs esat vienīgie, kuri redz, kur valsts kādai personai pat tiesiski piemērojot tiesību normu nodara netaisnību. Tātad jums ir par to jāziņo tālāk. Un tad, lai tālāk jūsu ministrija iet ar likumdošanas iniciatīvu, ministra kabinets tālāk to visu iesniedz Saeimai. Bet tas nav bailīgs ceļš? Tas ir vienīgais ceļš, kā ierēdnis varētu tikt vai arī vākt pārakstus Mana balss LV. Mums ir arī citi ceļi, nevis kā ierēdnis, bet kā vienkārši Latvijas Republikas iedzīvotājs. Jūs varat ietekmēt likumdošanas procesus. Tad jūs esat anonīmāks. Jā, vēl parādījās jautājums. Runājot par likuma paklausību, jūs kā tās ievērošanas pamat minējāt tiesības, vai tomēr te drīzāk nebūtu runa par pienākumiem un atbildību? Tiesības nevar nošķirt no pienākumiem un atbildības. Tiesības ir svētajā trīsvienībā. Tiesības nestrādā, ja personai nav arī pienākumu un atbildība. Mēs nevaram runāt par tiesībām. Ja kādreiz man teica, gavarim partija подразумеваем Leņinu. Šobrīd es saku, mēs runājam par tiesībām, mēs saprotam, ka tiesības pienākuma atbildība ir viss kopā. To nevar nodalīt. Visvairāk laika saņēmis ieraksts Slido.com vietnē izcili. Sanita Osipova. Paldies!